Sveiki! Uzsākam dienas pārgājienu Bolderājā. Tātad no Bolderājas līdz Bolderājas buļļu kāpām, tad tālāk līdz Baltai kāpai, kas atrodas pie Lielupas. Paredzētais maršruts mums apmēram ir 22 km, pusceļā mēs uztaisīsim pauzīti, un tad skatīsimies, kas tālāk. Dodamies ceļā. Tātad maršrutā es dodos šoreiz divatā dodamies. Tā, ar manīm ceļo mans māsas meita Gita. Čau. Ok, tad mēs veiksim šo posmu. Esam nogājuši mazu gabaliņu no Bolderājas. Tikuši līdz bijušām karjerām. Šī vieta ir diezgan populāra vietējiem, šeit tāds akurāts pludmali iekārtot, vasarā tie pietiekuši daudz cilvēki atpūšās. Neko, bet mūsu maršruts turpinās tur uz priekšu. Jā, šo maršrutu es izvēlējos apstoties internetā, tur bija ir tāda viena aplikācija, uzlikšu te titreņu virsū. Tāds Edgars Plešs izstrādāja šo maršrutiņu. Skatīsimies, kā viņam ir bijis šitas gājiens. Māte daba šoreiz nav ar mums, bet es domāju, ka mēs nebaidamies šos apstākļus, mēģināsim iziet. Lūk, sniedziņš mums ir klāt. Labi, dodamies tālāk. Esam nonākuši līdz Bumbu kalnam, un tur ir tas skatu tornis. Vienīgais šāds ir Rīgas pilsētas teritorijā. Esam uzkāpuši augšā tornī, un tur honā Rīga. Tas kaut kāds mājas tālās, tur jau ir babīti, tas gals jūras puse. Tur tad ir līdzes priekšpusē mums un Bolderāja reku tālumā. Tā arī baigi ir, saņemusies spēku un bez bailēm uzkāpus augšā. Kad mēs esam tikuši te Rīgas fons mūs aizmugurē. Nedaudz būši, Smuks jau tas skats augšā bija. Mēs turpinām ceļu tālāk. Iesim meklēsim Rīgas meridiānu. Uz priekšu. Hei! Esam nonākuši pie Rīgas meridiāna. Došos lejā. Apskatīšos to zīmi. Slīdens gan. Tātad Rīgas meridiāns. Ļoti interesanta vieta. Latvijā tādas vietas ir 9. Tā kā viens no punktiem šeit Bolderājā. Pie Bolderājas ceļā, no Bolderājas līdz Buļļiem.
buļu kāpas un baltā kāpa, kas atrodas pie Lielupas. Nu, redzam pagājušā gada vētras postījums. Vairs tika nošķelti pilnīgi. Nu, ko esam nonākuši līdz ceļa posmam. Tur ir babīte. Un tur ir vārnu krogs. Priešu mežā ieskauts tāds atpūta zona, vasarnīcu ēkas, kompleksiņš te. Netāli esam no baltās kāpas, tā kā pavisam maz mums ir atlicis, ko iet. Nu, gabaliņi esam nogājuši, laiks arī pietiekuši daudz patērēts. Bet nu tas ziemā, tā viņš ir. Dodamies tālāk. Nu ko, tuvojamies dienas mērķim. Protams, ne tajā laikā, kā mēs gribējām, bet nu esam sasnieguši to.